Frankenstein I. Daudzi manus video nepārpublicēs, jeb nešēros, jo kā reālajā dzīvē, tā arī uz šīm platformām to paša noteikšanās spējas ir vienādas, vienkārši ar sūdu. Tie ir salikušies, atļaujuši sevī ielikt kā suņos dažādas nedabiskas cirka uzvedības. Ka tie vien tagad neapdomāti atkārto vien tās lietas, kas tiem vien sagādās aplausus no tiem, kas priecājās uz viņu rēķina. Tie nespēj vairs paši sevi noteikt, kas tiem ir vai būs par labu. Jo tā vietā, lai tie veidotu savu identitāti, tie izvēlās kļūt aizvien vairāk par miksli neko neizsakošiem trendiem, krūtumiem un tā tālāk. Jo visvairāk tos uztrauc, ka kāds pateiks tam, ka tu neesi pietiekoši kruts. Ka tu nebojā savu veselību tur lietojot visādas ballīšu vielas, kuru piedāvātāji parasti piedāvā, lai varētu justies droši, ka neviens nepamanīs, ka viņi tās lieto dēļ tā, ka viņi nerisina savas problēmas vai noslēdzas. Vai arī, ka tu neesi pietiekoši kruts, jo tu netērē savu naudu uz visādām lupatām, lai izskatītos modīgi. Kaut vai tas, kas piesienās pie tava apģērba, viņš vienkārši nevēlās, lai tu saprastu, ka viņš tā ģērbjās, jo izvairās no realitātes, ka viņam savādāk nepievērsīs uzmanību. Jo tas neattīsta nekādas citiem noderīgas prasmes. 100% daļa manus video nekādīgi nevarēs nošērot. Jo tie uztraucās, ko cits par viņu padomās. Jo viņa draugi taču tiem patīk tikai pozitīvas lietas. Bet tu, kam ir brīvība bijusi nošērot manus video, priekšā ir lielas lietas. Kaut vai tu neredzi tās. Vēl mazāk tu gan jau redzi šo. Tu esi viens no mums, no pāris izredzētajiem, kas vēl ir spējīgs iziet cauri kaut kādām ciešanām un nonākt pie uzvarām. Un nevis vienkārši apstāties pie kāda manipulācijām. Tev, tāpat kā man, ir milzīgs potenciāls.